Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašai stipri vārdi. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašai stipri vārdi. Nedēļas nogalē Ikšķile kļuva par Ogres apriņķa dziesmu un deju svētku galvaspilsētu. Sestdien aizdīta apriņķa dziesmu un deju svētku jauniešiem, savukārt svētdien sadancī kopā tikās bijušā Ogres rajona deju kolektīvi. Vasaras svētku sadances Ikšķilē tiek rīkots jau vairākus gadus. Tas ir viens no tradicionālajiem pasākumiem, kuru laikā vienkopus sanākumu prasmēm mērojas bijušā Ogres rajona teritorijas, tagad Ogres apriņķa tautas deju kolektīvi. Ikšķele šajā nedēļas nogalē var gavilēt, sveicot dejotājus, teica Indulis Trapiņš, Ikšķeles novada pašvaldības priekšsēdētājs. Viņš arī norāda, ka gan sestdien, gan svētdien notikušie pasākumi pierāda, ka šobrīd aizvien vairāk cilvēku izrāda interesi gan piedalīties pašdarbnieku kolektīvos, gan apmeklēt pasākumus kā skatītāji. Kultūra, kā redzam, šajā sevišķi vieglajā laikā Latvijā ir tas vienojušais spēks, kur sabiedrība tiešām vienojās un savstarpēji izlīkst, ja, un gūst to dvēseliskumu, to baudu, ja, to, ko dažu brīdi ikdienā, ja, katrs aiz dzīves rūpēm nesajūt. Ja. Vērojot Vasarsvētku sadanci, varēja vien kārtējo reizi pārliecināties, ka latvieši ir ne tikai dziedātāju, bet arī dejotāju tauta. Lai gan lietus aizbaidīja daļu skatītāju, raitais dejotāju solis nesamisējās ne uz mirkli. Vasarsvētku sadancī piedalījās vairāk kā 600 dejotāji no 20 kolektīviem, informē Ogres apriņķa tautas deju kolektīvu virsvadītāja Ilta Mistre. Dāstra Bocka, Zanda Tereško, Ogres televīzija.